Sveicināts manā YouTube kanālā. Mani sauc Matīs Jākopsons, un es esmu ģitārists, ģitārsspēles pasniedzējs. Šajā video es gribu atgādināt, ka man ir YouTube workouti. Un tie ir video, pie kuriem tu vari atgriezties atkal un atkal. Un es pat rekomendētu to darīt, jo ir tāda lieta mūzikas apguvē kā bāzes tehnika. Tas būtu aptuveni tas pats, kas sportā ir pamatlietas, pie kurām ir jāstrādā, lai tu būtu efektīvs sportists. Piemēram, izturība, spēks, lokanība, koordinācija, reakcija, taktikas dažādas un tā. Un šie te bāzes workouti ir ļoti efektīvs veids, kā ne tikai uzcelt tev tehniku, bet arī pats priekš sevis var pārliecināties, varbūt tu jau kādu laiku spēlē, vai tev tehnika tiešām ir tik laba, kā tev liekas. Nu, lūk, tad šobrīd ir tā, ka šī video pielikumā es atstāšu linku uz šiem workoutiem, un es varu mazliet vienkārši pastāstīt, kāds varētu viņam strādāt. Pirmais ir, viņus ir jāiemācās no galvas nospēlēt. Līdz ar to tīri vienkārši kā tu pats to tiec galā, bet ar to ir jātiek galā. Nākamā lieta ir, ka tu sāc viņus trenēties, ja tu jūti, ka tev ir par grūtu, ir par ātru, tu droši uzliec lēnāk playback speed, kaut vai 0,5, ja tev ir vajadzīgs, un nesteidzies dabūt to informāciju sevi iekšā. Trešais ir, cik regulāri spēlēt. Es teiktu tā, līdzīgi kā arī ar sporta zāli, 3 reizes nedēļā būtu minimums, varbūt sākumā pirmo mēnesi tu pat var darīt vēl regulārāk, lai tu dabūtu to, teiksim tā, sākuma fāzi ātrāk iekšā. Un pēc tam, 3 reizes nedēļā. Un tad, cik ilgi? Pieņemsim, tu vari vienu workoutu padarbināt pusgadu, varbūt gadu, un kad tu jūti, ka viņš tev vairs nedod tādu progresu, pāriet uz nākamo workoutu. Vai arī pajautāt sev, vai tu vari šo workoutu nospēlēt, kamēr tu vienlaicīgi dzied līdz arī nosaukumiem. Vai arī tajā tempā, kurā tu spēlē, tas nav iespējams, tad vismaz kaut vai ar balsi padziedāt līdzi, nelietojot nosaukums. Tāds neliels video, ko es vēl varu piebilst par šīm tehnikas lietām. Labāk noteikti ir spēlēt lēnāk un ar ļoti lielu atbrīvotību spēju turēties pulsā, vai tu vari kreiso kāju pasist līdzi, kamēr tu spēlē, ja tu esi labrocis. Vai tu spēji spēlēt ļoti brīvi, jo viens ir, pieņemsim, celt tempu uz augšu, kaut kas cits ir palikt tajā pašā tempā un pajautāt sev, vai es varu celt uz leju saspringu. Citiem vārdiem, vai es varu vairāk atbrīvoties. Nolūk, un tās ir tādas ļoti svarīgas lietas, neatkarīgi vai tu spēlē ģitāru vai kādu citu instrumentu. Viens no svarīgākajām lietām bāzes tehnikā ir kustība ekonomija, tas nozīmē, ka tu spēj izdarīt darbību pēc iespējas mazāk iztērējot lieku enerģiju, un otra svarīgā lieta ir atbrīvotība. Tālāk, ja tev šis video likās noderīgs, atstāj kādu komentāru, abonē manu YouTube kanālu un apskaties šī video pielikumā linku uz maniem workoutiem. Atā!